Piecēlušies, ieklausīsimies svēto rakstu vārdos no apostoļa Pāvila vēstules Filipiešiem 3. nodaļas no 12. līdz 21. pantam. Apostoļa Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa no 12. līdz 21. pantam. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvērtu. Tāpat kā arī mani satvērs Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugieties uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods. Viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgs vai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Lai Dievs svētīs savu vārdu, ja mūsu sirdīm un dzīvēm lūdzu sēdēties. Sirsnīgs prieks baudīt koru mūziku un arī dzejas vārdus un atskārs to, ka dzejas teiktajos vārdos vai dziesmās, kas tika izdziedātas, ir kādas ļoti tuvas paralēles ar tekstu, kuru šajā dienā Dievs ir licis uz sirds, lai kopā ar jums par to domā. Un es gribu ticēt, ka mēs esam sanākuši šeit kopīgi pie kunga galda, pie viņa vārda galda, izslāpuši un izsalkuši pēc viņa. Un vēlos teikt, ka, lai ko es līdzdalīšu, tā nebūs vēlēšanās vai cenšanās jūs par kaut ko pārliecināt, jo Dievs caur savu svēto garu to dara. Līdz ar to varam brīvi klausīties, jo mans nodoms nav jums neko citu, kā apliecināt to, ko lasījām, un cerēt, ka šie vārdi, kurus mēs uzklausījām, par kuriem domāsim, būs ar nozīmi, kur vēlamies piešķirt šiem vārdiem un arī atsaukties šo vārdu aicinājumu. Un tad, lūk, lai arī šos vārdus labāk saprast, mums, protams, būtu vērts lasīt visu Filipiešu vēstuli, kuri aicināšu darīt, jo tā patiesi ir bagāta. Tā ir ļoti iedrošinoša vēstule. Tā nav arī nemaz tik gara, jo to var lasīt pat dažas 10 minūtes un pat mazāk, lai pārlasot, domāt par to, ko kādā brīdī apostols Pāvils rakstīja pirmajai draudzei Eiropā. Filipiešiem draudzei, kuras vidū viņš vienmēr jutās ļoti labi. Draudzei, kura viņu vienmēr atbalstīja, draudzei, kuras vidū tik tālu, cik mēs zinām no jaunās derības tekstiem, nekad nav bijušas nec šķelšanās, nec kādas citas grūtības. Jā, šajā vēstulē viņš aicina divas māsas dzīvot vienprātībā, bet es pieņemu, ka katrā kristīgā sabiedrībā, kur satiekas cilvēki, kuri vēl ir ceļā no vecā pie jaunākā, mēs arī dzirdējām par pārģērbšanos, mazgāšanos, kas ir ļoti tuvas un precīzas ilustrācijas tam, ko mēs piedzīvojam, sekojot Kristu. Filipiešu vēstuli. Tajā Pāvils arī atklāja savu sirdi. Ar to, kā viņš redz savu pašu dzīvi, kā viņš redz pārtapšanu savā dzīves gājumā un uz ko viņš tiecas. Līdz ar to šeit teiktais ir par būtisko. Varam teikt par jēgu, par ceļu. Par ceļu pretim mūžīgās dzīvības cerībai. Un,
Mūžīgo dzīvību var salīdzināt arī ar kādu noteiktu, pavisam skaidru, svētajos rakstos apliecinātu ceļa sākumu, kas ir varbūt šīs dzīves noslēgums, bet mūžīgās dzīvības sākums. Un uz šo dzīves īstenību, ja uz šo mūžīgās dzīvības cerību ir vērsta katra ticīga cilvēka dzīve. Pirms pašam tekstam ļaujam runāt uz mums, tad arī atzīsim, ka, lai pa kādu ceļu mēs neiet šajā dzīvē. Un es ticu, ka šie ceļi ir daudz un labi, un tie varbūt ir visnotaļ rekomendējam, iesakām, kādos gadījumos pat nepieciešam, bet visi šie ceļi noslēgsies vienā noteiktā brīdī. Tad, kad mūsu dzīves laiks izticēs un mūsu sirds apstāsies. Un ar to tas noslēgsies. Taču tikai viens ceļš. Kā svētie raksti saka, tas ir Kristus pats, kurš mums dāvā mūžīgās dzīvības cerību. Pāvils dzīvoja ar šo cerību. Un tā ir cerība, kur mēs katrs esam aicināti dzīvot. Jā, arī šodien pēc dievkalpojuma un arī tad, kad būsim baudījuši, pateikušies, svinējuši pļaujas svētku, skaisto dievkalpojumu un sadraudzību, mēs aiziesim, lai turpinātu ikdienas gājumā darīt tos pienākumus, kas mums ir uzticēti, no kuriem mēs nevaram aiziet kā atbildīgi cilvēki, vai darba ņēmēji, vai darba devēji, vai vienkārši kā cilvēki, kuriem ir savu pienākumu. Mēs tos pildīsim. Mūsu dzīve ienies kādā noteiktā ritmā un gaitā, taču aiz visa tā, ko mēs darīsim, cenšoties to paveikt pēc iespējas labāk, mūsos mitīs šī lielākās tādas cerības būtība klātbūtne, tā jēga, tās ilgas pēc mūžīgās dzīvības. Un tā ir tā cerība, kuru arī manā dzīvē, kur man arī vada. Un tāpēc tas, ko var darīt, nevis pārliecināt jūs, bet apliecināt jums, ka dzīvi, kuru mēs varam dzīvot ar šo cerību. Bet šī cerība neatnāk pat par sevi. Viņa neatnāk un kāds cits to nevar iedot, to ir katram personīgi jāsatvē. Tāpēc arī Pāvils šo akcentē šajā vēstulē, un kad viņš runā par savu dzīvi, viņš runā par kādu nepabeigtu un nesasniegtu stāvokli vēl, bet viņš norāda, ka ir ceļā. Viņš arī iepriekš norāda, kā viņš redz līdzinējo savu dzīvi. Mēs lasītu ļoti skarbu savas līdzinējās dzīves bez Kristus vērtējumu un raksturojumu, kurā viņš, būdams un baudījis savu laiku labāko izglītību, kur viņš baudīja labu stāvokli sabiedrībā, kur viņš bija viens, kuram arī bija Romas impērijas pilsonība, kas arī bija milzīgs privilēģijas tā laika pasaulē, un to cilvēku nemaz procentuāli nebija daudz, kur bija romieši pēc savas pilsonības. Viņš varētu teikt, ka viņam ir viss, ko tālāk pasauli varētu dot, un viņš kā cilvēks to visu vērtējot, pasaka, ka tas viņa vērtējumā ir kā mēsli. Un es negribu šo vārdu tālāk apspēlēt, mēs varam lasīt iepriekšējos pantos, un viņš saka, ka to visu viņš ir atstājis, lai iegūtu proti Kristu. Un viņā atrastos, viņā sakņotos, viņā dzīvot. Un tad viņš runā par to, ka no tā brīža, kad viņš ir satvēris ticībā Kristu, sākas viņa tiekšanās pretī mūžīgās dzīvības cerībai. Pāvils joprojām ir cilvēks, kurš ikdienā veic savus darbus. Viņš joprojām arī ir tas, kurš pāri tam kalpo draudzes misijas laukā. Un tad, kad viņam nepieciešama iztika, viņš arī dara savām rokām, darina teltis un dara vēl kaut ko. Viņš dzīvo, ja mēs pārnestu viņu mūsdienu laikmetā, viņa primārā vēlme būtu izplatīt evaņģēliju vēsti, un tāpat laikā viņš arī būtu cilvēks, kurš darītu to, kas viņa rokām ir iespējams, bet aiz tā visa uzsvērš vēlreiz ir šī lielākā, skaistākā vēlme dzīvot ar ticību un cerību uz mūžīgo dzīvību. Tad lūk arī šodien par to, lai domājam, jo arī kādu dienu mums katram pienāks tas dzīves rudens vistiešākajā nozīmē, un ja dabā pēc rudens seko ziema, tad ticīgam cilvēkam
aiz dzīves rudenis seko mūžīgās dzīves rīts, jeb jauns sākums. Nu lūk, un tāpēc Pāvils runā par augšām celšanās cerību. Viņš dzīvo šai cerībai, viņš pūlas šīs cerības labā, viņš panes grūtības, viņš pilnveidojas, viņš atsakās no kādām lietām, un viņš visbeidzot satver šo mūžīgo cerību, mūžīgās dzīvības cerību. Un vēlreiz, ja mēs domājam par to, ko tas nozīmē, tad šis vārds cerība runā par to, ka ir šī ticība un pārliecība, ka aizverot acis šīs dzīves pusē, tās tiks atvērtas jaunā rītā un atvērtas Kristus klātbūtnē, viņa godībā. Un tā ir ticība un arī reizē cerība, ar kuru dzīvo cilvēki. Un arī dzīvot šajā laikmetā, kurā cilvēki aizvien vairāk uzsver to, ka cilvēkam jābūt ar sekulārās dzīves realitāti, ar to, ka dzīve ir viena vai cita veida, varbūt tvērumā redzēt, jo vairāk mēs tiekam aicināti arī apliecināt, ka mēs ticam tam, ko svētie raksti māca. Un mēs to darām ļoti vienkārši, dabiski, īsti, patiesi un neviltoti. Nu lūk, Pāvils šo atgādinot, viņš saka, ka nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvērtu. Tāpat kā arī mani satvērs Kristus Jēzus. Ar vārdu satvērs šeit viņš apliecina šo ciešo saikni, kas ir viņam. Bet cilvēki var satvērt ne tikai Kristus. Mēs zinām, ka cilvēki var satvērt vēl daudzas citas lietas. Tās var būt atkarības, varbūt attiecību atkarības, varbūt procesu atkarības, varbūt tās ir vielu atkarības. Cilvēks var tikt satvērts un būt gūstā šajās visās situācijās. Un tad sākas cilvēku ceļš pēc brīvības. Un arī šeit es varu teikt, cilvēks pazīst daudzus labus, varbūt veidus, kā risināt šīs lietas, bet patiesa brīvība ir tajā, ko Kristus saka, ja dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Un aiz viss tā, ko cilvēki cenšoties palīdzēt citiem labos nolūkos un ar zināmām sekmēm, tā īstā brīvība ir tad un tur, kur cilvēks piedzīvo Kristu, kurš atrais to, kas cilvēku tur verdzībā. Svētie raksti māca, ka tas, kurš dara grēku, ir grēka vergs. Un vergs nedara to, ko pats vēlas, bet to, ko liek viņa saimnieks. Varbūt tāds lielākais paradoks ir tajā, ka cilvēki, kad runā par ticību un sekošanu, kalpošanu Kristum, šis vārds kalpot nozīmē zināmas saistības. Bet visi tie, kas seko Kristum, apliecina, ka sekošana Kristum ietver lielāko brīvību, kādu cilvēks ir kādreiz pazīts. Un šī brīvība nav tā, ka cilvēks dara to, ko grib, bet ir brīvs darīt to, kas ir labs, un brīvs darīt to, kas ir skaists, un brīvs nedarīt to, kas cilvēku var postīt. Bet, Pāvils runā par to, ka tajā dienā, kad Kristus viņu satvērs, runāsim par šo satvēršanu. Tās citas atstāsim citām reizēm par tām domāt vairāk, bet Pāvils saka, ka Kristus viņu ir satvērs, un viņš ir satvērs Kristu. Un tad viņš saka, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim. Ko tas nozīmē praktiski? Un te es vēlreiz vēlos teikt, ka dievnams ir tas laiks dievnamā, tas brīdis, kurā domāt par savu dzīvi tādā ļoti arī praktiskā īstenībā. Principā šim būtu jābūt laikam, kur mēs uzdrošinamies domāt par savu dzīvi tādu, kā tā ir. Cilvēkiem varbūt ir raksturīgi redzēt savu dzīvi skaistākās krāsās. To nevar pārmest, bet ar to ir jārēķinās, ka mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, paskatīties uz savu dzīvi kādā īstā, varbūt tādā atkailinošā gaismā, Dieva vārda gaismā, kur mēs ieraugam gan savas iekšējās dziņas, gan savas, varbūt, tieksmes, vai darītos vēl nesenajā pagātnē vai ilgākā laika griezumā, vai kaut ko, kas mūs tirda, ar ko mēs netiekam galā un tā joprojām.
Tas ir brīdis, kur mēs sakam, kungs, šeit ir mana dzīve, un tas ir ļoti būtiski. Kāpēc par to runāt? Tāpēc, ka īstas pārmaiņas, īsta cerības satvēršana tikai tur, kur esmu gatavs atlaist to, kas man līdz šim ir bijis satvērts, vai to, kas man ir turējis gūstā, lai manas rokas ir brīvas, ja tā tēlēm var sacīt, un manas sirds ir brīva, lai pieķertos Kristum, kurš patiesi mani atbrīvo. Un tāpēc praktiski tas nozīmē, ka ir jārēķinās, ka šī pārtapšana, šī tiekšanās pretī Kristum, tā nebūs pat ļoti viegli. Tā nenotiek viegli. Šīs lietas neatnāk pašas par sevi, tās prasa noteiktas izvēles. Un šīs izvēles nevar izdarīt citi mūsu vietā. Varbūt citi var radīt apstākļus, kuros zinām disciplīna palīdz mums turēties. Taču dienas beigās mums katram ir jāapzinās, ka tā ir tikai vienīgi Dieva priekšā mūsu izdarīt izvēle. Un kāda ir šī izvēle? Šī izvēle ir šī atzīšanās, ka es esmu grēcinieks. Un lai cik dzīves ceļā es censtos sev pilnveidot kā cilvēks, baudot no mūsdienu iespējamās izglītības, no mūsdienu iespējamās kultūras, no tik daudzām skaistām lietām, taču tajā dziļākajā savas būtībā, mūsu patībā mums ir jāatzīst, ka iedzimtais grēks ir ievainojis arī katru no mums. Un ka tikai tas, kurš nomir par cilvēks grēkiem, tikai viņš, proti Kristus, var man dvēseli glābt pa īstam. Un kur es atzīstos viņa priekšā, kur es to atzīstu arī tur, kur tas dzīves telpā ir nepieciešams. Un tad es varu sākt piedzīvot šo pārtapšanas pieredzi, ko Kristus saka, un to, ja es ticu, esmu arī iepriekšējās reizēs, senākajās apmeklējuma reizēs atgādinājis, manuprāt, bet mēs visam lasījuši, ko Kristus saka. Viņa pirmie vārdi, arī Jāņa Kristītāja pirmie vārdi, Pētera svētums iesākums ir ar ko? Viņš saka, atgriezieties. Atgriezieties no grēkiem. Bet vārds, kas tur ir lietots, grieķu valodā šis vārds, kas ietver sevi ne tikai kādu fizisku dzīves pārmaiņas, varbūt paradumu pārmaiņu, ir runāts par sirds, prāta, mūsu iekšējā cilvēka pārtapšanu visā būtībā. Un tas ir tāds process, kurš sākas ar to brīdi, kad mēs sakam, kungs Kristus, es esmu grēkojis. Mana dzīve nav pilnīga, tajā tu esi nepieciešams. Un nevis tikai tāpēc, lai manas, varbūt, ģimenes dzīves lietas sakārtotos, nevis tikai tāpēc, lai manas, varbūt, darba lietas sakārtotos, arī tajās Kristus palīdz, nenoliedzami, bet pāri visam, lai mūžīgās dzīvības cerība ir arī mana cerība. Mūžīgā dzīvība ir tā, pēc kā es tiecos, kad es būšu tur, tajā dienā laikā, kad Dievs man laika apturēs šeit, ka mana dzīve un mūžība būs kopā ar viņu. Lūk, praktiski tas nozīmē sākt ar atzīšanos. Praktiski tā ir arī vēlme ieraudzīt un gatavība ieraudzīt savu dzīvi kādā jaunā, īstā gaismā un pārskatīt dzīvi tādu, kādu mēs to dzīvojam. Kādēļ par to ir svarīgi runāt atkal un atkal dievnamā? Tāpēc, ka dievnamām un draudzē piemīt viena tāda blakne, nepatīkama blakne, ka šeit cilvēki, es nedomāju Limbašu baptistu draugu, es domāju kristīgu vidi kopumā, ka mēs pielāgojoties esam iemācījušies kādas lietas notušēt, uzlikt garīgu kosmētiku, lai izskatāmies labāk. Piedodiet dāmas ar kosmētiku, kas neko nezinu, ja es kļūdos, tad, un noteikti, kāpēc tas tikai viens piemērs. Jo tā ir sarežģītāka pasaule nekā teoloģija. Tur ir krēms rītam, vakaram, es to arī noslēdzu par šo domā, bet savā būtībā, ko es vēlējos pateikt, ka dažkārt šī vidi, kurā mēs esam,
mums rada iespēju nedaudz arī apslēgties, noslēgties. Bet atceramies to, ko Dievs jautā Ādamam, un to arī mēs skaidri varam lasīt. Dievs zināja, kur ir Ādams. Viņš skaidri zināja, ka Ādams ir tajos krūmos. Iedomāsimies, ka viņš ir krūmos. Bet Dievs jautā, kur tu esi? Nevis tāpēc, ka Dievs to nezinā, bet viņš grib, lai Ādams apzinās, kur viņš atrodas. Un lai viņš apzinas, kāpēc viņš ir tajos krūmos, kāpēc viņš tur ir ielīdis. Kādas izvēles viņu noved pie tā, ka viņam nācās ielīst tajos krūmos. Un redziet, brāļu māsas, šī ir klātesošie, šī ir kāda īstenība, no kuras es nevaru aizbēgt. Un es varbūt šī mirklī varu teikt par savu dzīvi, ka es varu arī jūs priekšā vienā vai citā tādā nopietnībā runāt par kādām lietām, bet tā ir kāda īstenība mums visiem. Mums visiem ir jābūt gataviem izlīst no tiem krūmiem ārā un teikt, kungs, te es esmu ar manu dzīvi. Tāda, kāda ir, pie kam Ādams tajā brīdī vēl joprojām ir kails, un es nedomāju šeit burtiskā nozīmē kailumu mūsu gadījumā, bet es domāju šo īstenību Dievs, te ir visa mana dzīve tāda, kā tā ir. Manas attiecības, mana rakstura šķautnes, veids, kā es izdzīvoju ikdienā savu gājumu. Tas ir ļoti būtiski. Tas ir būtiski arī draudzes misijai. Katra mūsu personīgās dzīves pārtapšana, sekošana Kristum ir būtiska kopīgai draudzes arī misijai. Jo kāpēc gan kādam ienākt vidē vai sabiedrībā, kurā cilvēki nav līdz galam atklāti? Kāpēc gan ienākt kādā vidē, kur cilvēki ir iemācījušies slēpties ar kādām lietām un nebūt tie, kas runā par savas dzīves vakardienu, par to, kas viņa dzīvē ir grēks. Un to darīt ar nolūku, lai Kristus atbrīvojot dāvā jaunu cerību. Un tad ienāk šis prieks, par ko arī Pāvils runā vēlākajās nodaļās. Es vēlējos tikai ar šiem varbūt dažām papildus domām atgādināt, ka šī pārtapšana, sekošana Kristu nemaz nav tik vienkārši. Es esmu bijis situācijās, kurās cilvēki mēģina runāt par savas dzīves apstākļiem, un tas nav vienkārši. Tas, ka tiesa prasa zinām drosmi. Bet, ziniet, ne tikai drosmi tas prasa cilvēkiem, reizēm arī vēl kāda lieta, ka cilvēki apzinās, ka viņu atklātība būs arī zināms spriedums. Un te ir vēl viena lieta, ko mums kā draudzē ir jāmācās atcerēties, ka tad, ja kāds mūsu vidū runā par to savu pieredzi, kā Ādamam krūmos, ja tā tālāk var sacīt, kā mēs dzirdēsim šo cilvēku, kā mēs viņu uzklausīsim, kas sekos pēc tam, ka šis cilvēks būs atklājis savu dzīvi, vai sekos kāda iekšēja tiesas process, vai sekos kopīga grēku nožēlas lūkšana, vai sekos kopīga apņemšanās atbalstot, augt un Kristus atvērt brīvību, es nezinu. Katrā no šiem jautājumiem mums katram ir jāpadomā, kas notika tajā brīdī, kad es un jūs nācām pie Kristus, vai tad mēs neliecinājām, ka baidoties no zināmas, Kristus saka, ka viņš nav nācis patreiz pasauli tiesa sekos, bet viņš ir nācis, lai glābtu to, kas ir pazudis. Šī nav mūsu šodienas primārā tēma, bet šie jautājumi ir ļoti būtiski tajā, ka šī pārtapšana, šī satvēršana nāk līdzi ar zināmām bažām, bet tad, kad esam tajā iespējuši iznākt ārā no turienes, kur mēs esam. Un tad Pāvils arī romiešiem arī kādā vietā saka, tad mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Redziet, par ko mēs varam un mums būtu jārunā. Par šo pieredzi, ko Kristus pa īstam dara. Ka mēs atsakamies būt tie, kas cilvēku mainam, bet ka mēs vedam cilvēku pie viņu, kurš maina cilvēkus. Ka mēs vedam pie Kristus un ik viens no mums tajā dienā, kad ja mēs varētu atcerēties to dienu un mirkli piedzīvojām, ka nosodījumu, atraidījumu vietā mēs piedzīvojām žēlastību.
Bet žēlastība nav lēta, tā patiesi ir tur, kur ir šī nožēla. Redziet, dažkārt mēs cilvēkiem par to varbūt arī prasam zināms varbūt tāds stingrāks robežs, nevis tāpēc, ka, lai būtu droši, ka cilvēki ir pārliecināti un pareizi izdarījuši savas izvēles, bet atcerēsimies to, ka šīs sekvences Bībelē ir skaidri pateikt, ja mēs atzīstamies savos grēkos, ja tas ir šis nosacījums, tad viņš ir uzticams un taisnīgs un šķīsta mūs no visas netaisnības, saka Jānis. Atcerēsimies šos vārdus vienmēr. Runāsim par šo pārtapšanas pieredzi ar visiem līdzcilvēkiem, kuri jautā, kuri grib runāt par jaunu sākumu. Nu, lūk, Pāvils runā par to, ka visi, kur esam pilnīgi, turēsim šādas domas, proti, ka vakardiena tā ir jāatstāj. Un to, ko esam sasnieguši, pie tā turēsim. Ar vakardienu šeit domāju vecās dzīves netikums, tās neglītos seju īstenību, un viņš arī vēlāk un citviet uzskaita, ko ar to ir domājis. Nu, lūk, es dzenos pret tiem mērķim goda balvai Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Un, lūk, viņš aizmirst un atstāja veco dzīvi, atlaižu vai atraisis no tās. Un es jau pieminēju to, ka Pāvila gadījumā tā būtu dzīve, pie kuras cilvēki drīzāk gribētu pieķerties, bet viņš saka, es to esmu gatavs atlaist. Un tā vietā dzīties pēc tā, kur ir Kristus. Un turēties ar šādu redzējumu, ar šādu attieksmi, un turēties pie sasniegtā. Tā ir šī attieksme. Tajā dienā, kad mēs piedzīvojam Kristu, mēs negribam dzīvot vairs kā līdz tam, mēs gribam dzīvot pilnīgi atšķirīgi. Un šī ir kāda pieredze, kura ienāk, un tajā ir tas, ko Dievs dara savu svēto garu, ka mūsos notiek šīs iekšējās Dieva darītās pārmaiņas. Tā nav kāda laicīga terapeita darbs pie mums, tas nav kāda cita speciālista veikums. Tas ir Dieva darbs, ko viņš mūsos veic. Un, kad es pieminu speciālistu, es nedomāju, es nepieminēju viņus noliedzošā gaismā, nē. Tā ir kāda brīnišķīga joma un profesija speciālisti, kas palīdz cilvēkiem, bet pa īstam arī aiz tā visa tikai viņš, proti Kristus, mūs var atbrīvot. To jau uzsvēra. Bet ir vēl kāda atbildība šajā, ko Pāvils šeit runā. Viņš arī tad, kad ir runājis par šo sasniegšanu un turēšanos pie tā, kas sasniegts, viņš arī aicina sekot viņu priekšzīmei un raudzīties uz tiem, kas dzīvo, kā viņš jums to, kā mēs esam jums parādījuši, esam mācījuši. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugieties uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Atzīsim tie drosmīgi vārdi. Es baidos, ka es nevarētu sacīt tā, kā Pāvils šeit ir rakstījis. Par visu to, ka iespējams jums nebūtu viegli atrast kādas lietas, kuras manā dzīvē aizrādīt, var teikt, ka tās nav jūsuprāt pareizes. Un joprojām Pāvils šeit uzliek šo augsto, varbūt standartu, bet kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka piemērs ir nepieciešams. Labs piemērs mums katram ir vajadzīgs. Un proti, tas atklāja to, ka Pāvils ne tikai spriež par gudrām lietām, bet viņš dzīvo tajā, ko viņš runā. Un arī šī dzīve pēc tiekšanās, pēc augšām celšanos, pēc ticības Kristum un sekošana viņam, tā arī nav tikai tāda spriešana, bet tā ir viņa dzīve. Un uz to viņš arī aicina citus un aicina sekot šim piemēram. Un te būtu vieta atcerēties gan viņa pastāvīgās pūles, viņa klātbūtni draudzēm, te mēs arī jau labus atgādinājumus dzirdējām šodien būt tajā vietā un laikā un telpā, kurā mēs varam mācīties par Kristu. Laba parauga nepieciešamība. Manā dzīvē baznīcā ir divi veidi paraugu bijuši. Labi un slikti, kā jau visur citur. Pieņem, ka es arī kādā brīdī var būt labs un slikts piemērs esmu bijis. Bet labi paraugi ir vajadzīgi. Tie iedvesmo. Bet tie nav paraugi, kas varbūt tādā fiziskā nozīmē kaut ko parāda vien, bet tie ir kādi paraugi,
gan tajā, ko iepriekš sacīja, piemēri, kas iedrošina dzīvot patiesu, autentisku, īstu dzīvi. Un tajā, kur mums tas nav izdevies, to nenoliedzot, vai neizliekoties par labākiem, mēs atzīstamies, bet mēs saprotam, ka kādā brīdī kungs mūs ir vedis tik tālu, mēs negribam iet atpakaļ, bet joprojām ejam pretī viņam. Labs paraugs ir vajadzīgs arī tāpēc, ka tas iedvesmo. Īpaši tas ir vajadzīgs arī ticības ceļa sākumā. Tas ir vajadzīgs tad, kad liekas, pirmie ticības soļi ir jāspēr, kā tos paveikt, kā to izdarīt. Un tāpēc viņš atgādina Filipiešiem sekot šim piemēram, ko viņš ir parādījis. Un viņš arī atgādina, ka ir vēl kāds piemērs, kuram nevajadzētu sekot, kāds cita veida piemērs. Viņš saka, daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis, arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders un kauns, viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Šeit ir apsturota cilvēka dzīve, kurā tikai tas, kas ir noderīgs, tikai tas, kas ir patērēšanai paredzēts, tikai tas, kas dod tūlītēji klātbūtni baudu un izdevīgu un vēl kādā citā veidā, vai arī kalpošanas nozīmē tie, kuri skatās uz lietām tikai caur to, kas viņiem par to tiks, vai apleks, vai kā citādā. Viņš saka, tas nav labs piemērs. Ja mēs domājam par labu piemēru, tas būtu pašaizliedzīgs. Un tas būtu tāds piemērs, kā Kristus pats ir parādījis. Viņš, kungs būdams, ir labprātīgi tapis kalps citiem. Un arī kungs ir atgādinājis, ka tas, kur grib būt pirmais, tas, lai ir visiem kalps. Bet tā ir tāda iekšēja izvēle kalpot. Tā iekšēja izvēle arī paciest skarbākus vārdus, ko var nākties dzirdēt, varbūt nevērība, ar ko sastapties. Pieļaujot, ka cilvēks, kurš mums to pasaka, varbūt ir saskāries ar grūtībām savā dzīvē un nespēja šo situāciju kontrolēt, un es spēju būt tas, kas to uzņem ar pazemību un kalpot šim cilvēkam. Un te var būt atkal dažādas situācijas, kuras varētu pievest kā piemēru, bet viens ir skaidrs, ka Kristus aicina mūs kalpot tā līdz cilvēkiem, kā viņš ir kalpojis mācekļiem un parādījis šo piemēru. Kristus ir mūsu labākais piemērs. Un, kad mēs skatāmies uz mācekļiem, arī viņi mūs iedvesmo. Jo tajā brīdī, kad viņiem šķita, ka viņi ir sasnieguši, viņiem vēl priekšā stāvēja daudzi pārbaudījumi brīži. Es gribētu teikt, arī mums dzīvē vēl būs daudz pārbaudījumu brīžu. Kā tajos pastāvēsim? Šis teksts mums atgādina. Skatīties uz Kristu, satvert viņu, lūkoties uz tiem piemēriem mums līdzās, kas mūs ir iedrošināt, un treškārt pašiem tapt par piemēru citiem. Bet nevis tādā nozīmē, ka es tagad sev piesaku kā piemēru. Nē, bez tā viss vienkārši būt par cilvēku līdzās citiem, uz kuriem lūkoties, kādi saka, jā, es arī varu un es vēlos sekot. Un tas nav tāds, varbūt, piemērs, kurš ir laicīgā nozīmē, kur cilvēks sevi kādā mērā mēdz pieteikt, bet tas ir kāds piemērs, kurš ir ar zināmu dzīves segumu un tvērumu. Un tad, visbeidzot, Pāvils aicina būt tiem, kuri apzināmies savu piederību. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgs vai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Un šajos divos pantos Pāvils ietver šo cerības raksturojumu. Viņš atgādina, ka ticīgi cilvēku piederība ir debesīs. Jeb šī cilvēks dzīvo savu dzīvi, kā tas tiks sacīts, šī iekšējā piederības apziņa un sajūta ir piederība debesīm. Un arī šīs ilgas pēc kunga, kuru mēs gaidām, atnākam, un kungs, kurš pārveidos mūs savā līdzībā. Tā nebūs tā miesa, kas mums ir šobrīd,
Tāpēc varam nebaidīties augt vecākiem un piedzīvot vecuma pārmaiņas. Tas varbūt ir būtiski tik daudz, ka cilvēki dažkārt, kuriem nav cerība Kristu, ir tas vienīgais, kas viņiem ir. Un tad cilvēks cenšas par katru cenu. Es šeit neaicinu uz nevērīgu dzīvošanu, nē. Es vēlos, ka mēs dzīvojam tā, kā tas ir pieklājīgi, bet tā iekšējā sajūta, ka šī dzīves mums dotā šai dzīvē miesa tiks pārvērsta līdzīgi viņa apskaidrotai miesai. Tādai, kas vairs nebūs pakļauta vecumam, slimībām, nāvei, ciešanām. Tas būtu tas, ko lasīt atklāsmes grāmatā. Un tas tiks viss pārvērsts ar spēku, kā Pāvils saka, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Viņa priekšā, kā Filipiešiem ir teikts, locīsies visi ceļi. Un padomāsim uz mirkli, ka esam šeit šodien sanākuši, lai domātu par viņu, kur priekšā reiz locīsies visi ceļi. Lai ticētu viņam, kur spēkā radītas redzamās un neredzamās lietas. Lai uzticētos viņam un ka viņš pie visa tā, ko radījis, vēl jau vairāk arī viņa interese par katru no mums. Vēl vairāk. Dieva mīlestība ir tā, kura līdz viņam ienāk šajā pasaulē, lai mūs glābt. Un lai nezinu, kā jūs atnācāt šodien, es domāju, ne fiziskā nozīmē kādām sajūtām, bet pavisam noteikti mēs prom varam iet ar šo apziņu, ka Kristus mūsu dēļ ir miris un augšām cēlies un velk un aicina pie sevis. Tad, kā Pāvils sacīja par sevi, arī mēs tāpēc satversim viņu. Un prom varēsim doties ar šo cerību, kurā mēs varam teikt, kungs, ar tevi tālāk vēlos dzīvot. Un tad tālākajā, ko mēs nelasījām, Pāvils sacīja, tad man mīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un vainags, pastāviet iekš tā kunga, jūs mīļie. Lai šie Pāvila vēlējumi vārdi pastāvēt, ir vārdi, kuriem arī mēs gribam dzīvot, un arī mēs vēlamies pastāvēt. Jo tikai tas, kurš iztur, kā Pāvils saka, iemantos godības vainagu. Tā ir kāda praktiska īstenība. Bet, lai tas notiktu, ir tas, ko Pāvils sacīja, ikdienā palikt kopā ar viņu, cauri grūtībām, zinot, ka viņš mūs stiprina un vada. Un lai nu Dieva svētība ir brāļi un māsas mums visiem, ka šie Pāvila rakstītie vārdi Filipiešiem toreiz mums arī šodien atgādina to lielo pārmaiņu, kurā ir nepieciešama, arī atgādina to, ka Kristus ir tas, kurš mums dod mūžīgā dzīvības cerību, un ka mēs visi esam aicināti būt piemēri citiem, un arī lūkoties uz labākajiem piemēriem, un nebūt tie, kuri, kā Pāvils saka, ir kāda cita veida piemērs. Un pavisam noteikti, lai mēs zinātu, kur ir mūsu piederība. Mūsu piederība ir tur, kur ir mūsu kungs, tur debesīs. Lai dzīvojam uz kungam, un kā Pāvils šajā pašā vēstulē, un arī tas ir ļaus svētkiem iedarīt, viņš saka, un es citēšu no Glika, jo dzīvot man ir Kristus, un mirt nāve man augļus nes. Vecajā, mūsu gadījumā teiks, mirt ir ieguvums. Dzīvot man ir Kristus, un nāve man augļus nes. Liekas ļoti dramatiski, bet arī tāda ļaujas diena pienāks. Un tā kā šodien mēs svinam un priecāmies šeit, tā kādu dienu debesu valstībā mēs visi priecāsimies par to, ka Kristu mums ir dāvāta mūžīgā dzīvība. Tad lai Dievs svētī mūs katru, ejot par tieši un mērķi.